Čau! Šodien esam Jaunziem ostā. Ir rīts. Gatavojamies vienam pasākumam, ko sauc Latvijas čempionāts makšķerēšana no laivām jauniešiem un bērniem. Varbūt tās ne par to pašu pasākumu, bet vairāk to, kā mēs tur copēsim. Es domāju, ka būs interesanti. Es makšķeru rokās neņemšu. No manis skanēs tikai komentāri. Tūlītās iepazīstināšu ar to, ar ko jums nāksies visus šīs te laiku, ko jūs tur tūlītās skatīsieties, nāksies komunicēt un skatīties, kā viņi makšķerē. Mūsu komanda ir zaļie makšķernieki. Mēs braucam uz copi. Ja pat nenoķeram zivi, mēs priecājamies par to, ka mēs esam bijuši pie ūdens un forši makšķerējuši. Tas ir Kārlis Puksts, un šī ir Elza Pukste. Un mani sauc, kā vienmēr, Kaspars Puksts. Laižam iekšā. Ir viena nianse piedaloties sacensībās, kad tu peldi, un tev neliela mazvērtības kompleksa rodās no tā, ka tu redzi apkārt, ka tu esi vienīgais piepūšamajā laivā 3.20. Kādu dienu, iespējams, arī man būs kāda no visām šīm te, kas itām, nezinu, dažāda veida laivām, un tad es jums te lepni stāstīšu, nē, tās piepūšamās baigies strunti. Bet kamēr man tādas laivas nav, es saku, svarīgs ir vidējais ātrums, nevis maksimālais. Nu, tā kā redzēs, kā mums te veiksies. Esam ūdenī, gaidam starta vēl kāds 3 minūtes. Nu, startu mums iedeva. Mēs uzreiz te patās palikām. Visi baigie lidotāji aizlidoja projām, viļņus sataisījām. Mēs te paliksim, pamēģināsim sākumā motivācijas asarīt noķert. Kaut kas no 2 colām. Rekur te 5 grami džigalviņu virsoja. Pie 2 coliņas un kad 12 centimetrīgo pirmo vajag iekaplēt. Vakar labu gribot nopirku šitādu te superlīmi. Man aptika, ka tam džigalvām reku šitie kembriki slīd nost. Nesagaidīju, kas sacietē, visi āķi salipa kopā. Nu tas gan ir neveikli, būs jālauž vaļā. Nu reku šitāda te gēla superlīme, nu, viņa uzreiz nežuva nost. Kā es varēju to iedomāties? Nu tagad rekur šitien te, piemēram, ir vispār, nu tas dzelonīts, kas ir asmens āķim, vai ne? Kaut kādā veidā jānotīra nejas sāķis. Un arī šitien tas pats, nu jā, arī te tāpat tās salipa viss kopā. Nu kaut kas tagad jādomāja, stulbi. Nu, redzi, nu, pirmais asarīts mums ir. Tas ir kaut kāds, tūlīt redzēsim, liksim uz lentes virsū. Tā, nu, skatāties, mūsu pirmais asars. Mūsu pirmais asars, rekurš 19, 18, šitas ir 18,5 centimetri liels. Un rekur, pirmais ieliekam iekšā, un uzreiz ir skaidrs. Nu, Kārlis ir atklājis mums rezultātu. Jālaiž vaļā. Šitā mērlenta, kas ir tā oficiālā Latvijas čempionāta mērlenta, nu viņai rekur te vēl ir no kāda cita čempiņa asinis palikušas, ja, virsū, kaut kur tā, bet redz, viņa neiet iekšā laivā līdz grīdai. Šitā pat arī paliek. Kaut gan, nu, var gadīties, ka arī 70 centimetrīgi līdeku mums paņem, var tā gadīties, ja, nu tad būs jāvar vaļā, jo viņa ir, redz, šitā te atvarama. Ja jūs nezinājāt, tad Latvijas čempionātā dod šitādas te mērlentas, ja. Nu, lūk, rekur. Jā, šitas ir tas brīnums man besi ārā. Nu, šitā zivtiņa it kā vēl dzīva, bet viņa pa to āķi visu laiku šļūkā. Un keitačs, nu, nav tā pati lētākā, bet, nu, viņa arī tāda ļumīga, jā. Nu, šajā gadījumā uz keitaģiem ķer, jo viņas foršāk, tā kā man liekas, bišķi salasa, bet, nu, vēl jau viss priekšā visiem ošilūriem, zandarbeitiem, vēl jau visa diena ir. Tā kā vienu āķi, vēl vienu sakopu. Moment ultra gels. Nu, ko tu jau tur rokās esi paņēmus? Kas tas tāds būs tagad? Woblers. Šītais te, jā? No vienas puses zelts, no otras sudrabs. Un pamēģinās. Kārli, kas tev tur ir? Woblers. Arī woblers, jā? Jā. Tu viņam tici? Vidēji. Vidēji, jā? Wobleri sveiks. Wobleri Elza noķēra uz viņu, vai ne? Vai ne? Skaistu līdaku noķēra. Nu tā, mēs mainām taktiku, stratēģiju. Ņemot vērā, ka mēs esam atklājuši rezultātu ar 2 asarīšiem, tad, nu, ir jāsāk mums ķert līdekas. Skatoties rezultātu tabulā, izskatās, ka Daugavā tomēr zandarts ķerās, noķert viņu var, un džigā viņš arī ir tā kā noķerams.
Mēs šodien nezinu, vai sanāks mums tās 30 zivis noķert, bet ir jācenšās tad noķert līdeku, jo savādāk mēs rezultātu nekādu uztaisīt nevaram. Braucam ķert līdekus. Tagad tas ēnkuriņš vēl bišķiņ jāpacilā ir, bet vai ne? Kurš tad ēnkuri nav cilājis? Varbūt tās kāds nav cilājis, tagad jūs varēsiet ierakstīt komentārā. Es neesmu ēnkuru cilājis, man uzreiz bija iPilots. Vai es vispār bez ēnkura? Var arī bez ēnkura, jā. Var. Mēs tagad pārbrauksim. Viena zivs mums ir, vairākas copītes bija, bet no asars jau ir vēl tas pīzdjuks, kurš īsti negrib ņemt, vai ne? Atkārtoti. Un galvenais visi zem laivas, tad, kad tu nepaspēji piecirst, vienkārši tankšu un asti nokniet. Bet tie ir maziņi. Nezinu, kā jūsu bērniem, bet manējiem tās līdekas, nav ātrums viņās. Nav ātrums. Īpaši vēl te, es vēl burtniekās, zini, kā priekš sevis es teiktu, jā, varētu tur aizbraukt līdekās, bet šeit viņi, ļoti grūta motivācija. Es parādīšu, kas mums kastē ir iekšā. No silikoniem rekur keiteģu vardītes, tad ir relaks vardītes, šitās te no ēnguras vai silikona vardītes. Tālāk ir čaterbaiti. Šitas tikko atgriezās atpakaļ silikons. Tālāk, jā, čaterbaiti, veseli čuperi. Un šitas ir tas, kas man tā kā nepārāk patīk, bet, diemžēl, sacensībās tam ir jābūt kastē iekšā. Un te ir, es sapirku veselu kaudzi rotiņiem. Šitie ir visi svaigi pirkti. Tas nav nekas no kaut kādām iepriekšējām reizēm. Man tiešām rotiņi nebija bijuši. Tagad man ir, cik te ir, kā 10 gabali, laikam, rotiņi ir parādījušies manā arsenālā. Atsakot, es te patērējos. Voblerīši. Elza uz šito noķēri, mēs te bijām iebraukuši iekšā. Noķēra 73 cm līdeku uz šito te vobleri. Jā, tā kā voblerīši arī. Viņa tic, Elza tic šitam voblerim. Es savukārt ticu šim te silikonam. Es ticu šitam silikonam. Šitas ir arī baigais. Viņš tā maņkrāsa viņam ir un viņš tā grimst lēnām, tā tas plakanais relaksam ir kaut kas līdzīgs, un šitas ir sarkofišā nopērkums, aizmirst nosaukumu, N-burts uz astes virsū. Tā kā es šitiem ticu atkal silikoniem. Vardiem, protams, pats pa sevi ticu. Tāds ir, mēs jau stundu mētājam, lūst viņi. Tas mētāšanas lūst. Nevar noķert to līdeku. Mēs vēl stundu, un pēc tam brauksim uz otru krastu, pamēģināsim tur varbūt tās asarīti paķert. Tā mēs esam pie 2 ziviem arī apstājušies. Ir jāstrādā. Nav nevienam viegli. Kārli, kā tev rotiņš griežās? Labi. Labi griežās rotiņš, jā? Jā. Un zivis? Jā, labi. Arī labi griežās, jā? Jā. Pagaidām abas 2 tu esi noķēris, jā? Kur nopērkamajām pavadām, jo labāka pavada, jo labākas sakabes ir. Man bērni nevar viņas atstiept vaļā, šitā te ar pirkstiem. Es rekur papildus nopirku šādu veidu sakabes, viņas piekabina klāt pie tās, un tad uzgriežu virsū. Parādīšu, kā Elza te dara. Un tad tā ņem, parādās, kā tev tur sanāca. Viņas nav tā kā atkniebījumās vaļā, bet viņas ir šitā te uztinamas. Ir šitādas, vienkārši šitādas bija veikalā, bet ir arī vēl savādākas. Tā kā tā, ja jums arī zina, kā, redzi, tiņš, aizkabina, uzgriež, un viss, un karājās. Ja jums arī zini, kā pirksti ir mīksti, jā, un jūs nevarat viņas attaisīt vaļā, tās līdeku sakabes, šitas ir variants. Vai arī var pasūtīt uzreiz ar šāda tipa sakabēm, jau sasietas tās pavadas. Ņemat vērā, varbūt nodara. Mums ir mazā ēdam pauzīte. Elza, ko tu turēji? Flajonu. Flajonu, jā? Jā, Kārlis snikeru apēda. Tagad būs spēks metīs, es zinu, kā. Labi, ka ne Marsu. Kam bija tā labākā reklāma Marsam? Tagad būs, atkal gribēs dzīvot, snikers vai ne? Apēc snikers. Un mums ir 2 litri ūdens pudeli līdzi. Tā ir taisnība, ka rotiņš ķer visu, īpaši ar ziliem punktiem. Pasties, kas par čanguru ar gliemežiem. Kārli, brauksim mājās, mīdīs ēdīsim. Šito mēs spaini iekšā liksim. Ēdīsim mīdīs. Ko tu saki par šitādu te? Te ir jāmāk, šitā ir jāmāk. Pirms 3 gadiem Burtniekā bijām ar Gati Arnstonu un Jāni Ribu. Un Gatim bija šāda tipa rotiņš, neatceros. 3. izmērs, man liekas, ka 3. izmērs. Tikai Lucky Johna ar 3 strīpiņām tādām.
Blin, kā viņš ķēra līda, kas vienkārši uz metiena. Nu, pēc es arī zini, kā pēc tādas chronoloģijas, kur arī mepsiņu paņēma. Nu, labi, tevi punktiņi, nav strīpiņi. Tikko uz rotiņa Kārlis noķēra vienu asarīti. Ieskaitījām. Brauksim, meklēsim asarīšus līdaka. Esam bišķiņu vairāk par stundu šeit nomētājuši. Līdaka neatsaucās. Nu labi. Centāmies, mēģinājām pa labi, pa kreisi, šurpu turpu, visu kaut kur, wobblers, visu kaut ko. Nu nav. Vai nu dienas vidus, vai nu kas, nav ne mazākās nojausmas. Nu, mums nesanāk. Brauksim, mēģināsim varbūt tās to, kas sanāk. Vismaz mentāli galvā liekas, ka vajadzētu sanākt asarītim. Atbraucām uz meža parka pusi, zin kā, izrādās Robijam Viljamsam šitais te mēģinājums notiek, acīm redzēt, šodien koncerts viņam ir. Nu, neko, normāli basi dod, zivis kustās, zivis sākušas dejot zem ūdens. Nezinu, kā tas te ietekmēs tas visu, pilnīgs bezvējš iestājās, nu tā kā pilnīgs bezvējš vēl, bet nu vismaz mūziku var paklausīties, zin kā. Nu, ko lai jums saka, paldies Robijam Viljamsam. Nu, normāli viņš tikko to dziesmu iegrabināja. Pastieties, kas pa skaistu asari. Nu, šitas tāds 24-nieks ir. Nu, mēģināsim. Nu, ķersim to, ko varam noķert. Nav ko censties to, ko mēs nevaram. To neizlic ārā. Mīļu viņš tu man. Skatāties, kas pa skaistuli, no? Pasties, nu šitas jau tāds začotnīs ir. 27 centimetri. Asars. Baigi labs. Pēc sajūtām zivī jābūt, kur te Kārlis man sēž ar muguru, un Ela ziemēta tur. Man liekas, ka tur kaut kur jābūt zivīm ir. Nu, redz, kā mūs arī kuģītis garām aizpeld, zini, kā ar turistiem. Mēs visi parādīsim. Paga, kas mums te nāk virsū no kuģīša. Viens mazs vilnītis, tūlītās pašūpos bišķītiņi. Nav, tagad kājās celties neajag. Blunk. Būs labi. Jā, var žvidzināt. Nu, mums te viens brītiņš karstī aizgāja, zin kā, 4 zivtiņas uzreiz. Ņemot vērā, ka mums tā ieskaitas zivtiņai jābūt ir 10 centimetri. Nu, ķeram to, ko varam noķert. Pasties, ko šitas apēdis ir. Asarītis! Tas tak ir maziņš asarītis. Jopci karārā. Ot tev vajag tak, ne? Viņiem tak garšo asarīši pašiem savēji, ja? Nu, tā ir. Šitas lielākais ir 23 centimetri, tie mazākie ir 17, 18, 19. Tā. Nu, tāds skarbais laiciņš ir ieslēdzies iekšā. Pilnīgs bezvējš. Ķīšezars viļņojās tikai tik daudz, cik ar laivām vai arī ūdens močiem kāds kaut kur papeld garām. Tie vienīgie viļņi. Tad vēl izskatās, ka predatoram arī čaļi trenējās. Tāds ir. Mums ir 12 zivtiņas, tā 10 laikam ir ieskaitīts, 2 es nezinu, nezināmu iemeslu pēc nav ieskaitīts. Žēl, bildes nevar paskatīties, tad vismaz zinātu, kuras nav. Bet es domāju, es esmu reģistrējis viņas, bet neesmu sagaidījis apstiprinājumu. Nu, respektīvi, ka tur griežās tas tādi punktiņi skrien. Droši vien tāpēc tas tā noticis ir. Nu jā, nu tā. Bet tas īsti ar 12 zivīm mums rezultātu tur 8. vai 10. baigo lomu nespēlē. Nu, protams, ka gribējās visas zivis ieskaitīt, bet ir vēl jāstrādā. Elza, ir jāstrādā? Jā. Nu jā, strādājam, vēl strādājam. Kārlī, strādājam? Es nezinu. Mēs esam atgriezušies sākuma pozīcijā, tur, kur no rīta bijām. Tepatās aiz stūri jau ir osta. Neko, tikko Kārlim, tepatās viens 21 nieciņš asarītis nospruka nost. It kā jau, zini kā, nu jau nekas, bet nu, katra zivtiņa ir vērta, 12 zivis mums ir kontā. Nekur, šitas ir tas mūsu arsenāls, violētais, browns pumpkin, kā tas green laikam, tas mums beidzās jau. Tad ir šitādi violētais ar tādu 3 colis, šitā starp citu ir. Zaļo mēģināju, domāju, ka varbūt tās kaut kas izšauj uz zaļā, nu zaļās īsti nenostrādāja. Kur visu laiku Elzai mēģināja ieskapēt iekšā Magic balistu. Viena zivs tepatās pirms brītiņa, tur vienu spotiņu atpakaļ, viena zivtiņa tikai paņēma. Un tā arī, zini, kā pievilka klāt pie ūdens, tršastē iekoda iekšā un visu. Un arī nezinu, kāpēc nevar noķert nevienu zivi. Nu jā, nu šī te balista, kas ir, ne tā nav balista, tas ir, kas tas ir, Rens
Reinas gumijas zivtiņi tā arī nostrādā. Nu, un šitā te krāsiņa, jā, pelēkā ar glitterīti iekšā arī no Catage. Nu jā, šitien kaut kā nav, nu nejūt. Visu laiku periodiski uzliek virsū, bet nekas nesēžās. Karstums ir nenormāls, karstums ir ārprāts, te var izkust tajā laivā. Un šitais reāli palīdz, ot iemēr kājas iekšā. Drusciņi, tad uzreiz tā vieglāk paliek. Es arī novilku pa brītiņam kāju iemērts. Nu, tad drusku labāk ir, bet tā šausmas. Bet, nu, jāmierina sevi ar domu, ka mēs neesam vienīgie, kas šodien te laivā zini, kā mēģina tos asarīšus dabūt un da jebkuru zivtiņu, kas jau mums tur sanāk un noķert. Vai nu viņi noķers to līdaku, vai nu viņi nenoķers to līdaku. Tagad ir viss. Noķersiet to līdaku vai nenoķersiet? Nenoķers. Mums ir 25 minūtes. Es zaļo makšķernieku noķers. Tu zaļo makšķernieku noķers? Jā. Ļoti labi. Es arī. Es vairāk nekā viņš. Ja? Tu par vienu vairāk, ja? Ļoti labi. Tiks tā, vajag teikt par vienu mazāk. Tas ir arī viss. Tagad es drīkstu pamētāt, jo ir pulkstens 14:00. Mums ir jāatgriežās starta vietā. Nu, ko? Ir 12. 12 gandrīz zelta zivis noķērāt, klausieties. Nu, gluži nav zaļie makšķernieki. Pat 1,30 cm asars trāpījās. Es domāju, ka ir labi. Varēja būt sliktāk. Varēja būt arī labāk. Bet, nu, kā ir. Nākamreiz. Kā teiktu... Jā, nākamais gads, kā teiktu, Alex Crazy Fishermans, Kristis Pelmans. Čau, ja tu noskaties, un tu arī esi kaut kur tāpatās arī ieklējojies iekšā manā profilā. Kā viņš teiktu, mums ir tā iespēja atgriezties un mest vēl. Viss, tiekamies citā reizē, citā laikā.